Tālāk konferences ietveros pievērsīsimies kokrūpniecības sektoram. Vārds Artūram Bukontam, Latvijas Kokrūpniecības federācijas izpilddirektoram. Sveiki, kolēģi! Skaļš virsraksts, un tāpēc es arī sākšu ar tādu skaļu dokumentu kā FAO pētījums par pasaules meža nozari ar ambīciju 2050. gadam. Skatāmies uz augšējo grafiku, tur mēs redzam to prognozēto patēriņu. Pievēršam uzmanību, šeit ir aprakstīti četri produkti, kas ir celuloze, kokskaidru šķiedrplātnes, finieru saplāknes un zāļmateriāli, un šis te prognozētais patēriņš ir pārreikināts atpakaļ uz apaļkoksni. Respektīvi, starpība starp šī brīža patēriņu, tad līdz 20. gadam mums ir principā vēsturiskie fakti, tālāk tā ir prognoze pēc dažādiem scenārijiem. Līdz 2050. gadam prognozētais patēriņš šiem četriem produktiem varētu pieaugt par 37 līdz 40%. Un tas ir pat bez enerģētikas. Un runājot tieši par izējmateriālu, jeb apaļkoksni, kas ir nepieciešams šo produktu saražošanai. Ja pieliekam klāt scenāriju, kurā mēs vēl intensīvāk aizstājam fosilos resursus ar koksnes izējvielām, tad tas prognozētais patēriņš uz 2050 sasniedz jau visus 3,5 miljardus kubikmetru. Runājot par visu pasauli. Turpretī par meža teritorijām, respektīvi vietu, no kurienes tad šī apaļkoksne mums var tikt iegūta, mēs redzam, ka tā aizvien pasaulē samazinās. Jā, protams, vairāk vai mazāk tas ir stāsts par dienvidu puslodi, bet tomēr tā bilance ir negatīva. Ko vēl saka globālā stāvokļa pētnieki? Lai apmierinātu patēriņu, kāds tiek prognozēts šajā laika periodā 2050. gadā, pirmkārt ir jāskatās uz investīcijām divos virzienos. Viens tas ir pati mežsaimniecība un mežizstrāde, otrs ir koksnes pārstrāde, tehnoloģijas un produkti. Bet viņi saka, ka, lai tos mērķus mēs varētu sasniegt, mums ir praktiski ik gadu jāiegulda ap 40 miljardi eiro mežsaimniecībā un 25 miljardi eiro kokrūpniecībā. Respektīvi, gandrīz divreiz vairāk mums ir jāiegulda tajā, lai mums būtu meži, lai mums būtu produktīvi meži, respektīvi vieta, no kurienes šo te koksnes resursu iegūt. Un arī jau pieminētā zaļā politika, arī šie pētnieki atzīst, ka īstenībā jau nav cita risinājuma, kā šo te patēriņu apmierināt, kā tikai principā divi. Tie mūsu izvirzītie mērķi ir jālīdzsvaro ar mūsu iespējām, respektīvi meža platību un produktivitāti. Ir, protams, arī cits ceļš. Ir iespēja mazināt patēriņu, bet kā mēs to varam izdarīt? Viens ir turpināt dzīvot ar fosilajiem resursiem. Tas atkal nozīmē, ka mēs nedaudz mazinām tos mērķus. Un otru jūs jau daudz esat piedzīvojuši. Patēriņa mazināšana ir pietiekoši dārgs process. Tie, kuriem šobrīd ir hipotekārais kredīts, man ļoti labi sapratīs. Tā kā jā. Un trešā lieta, ko pētnieki izceļ, tā ir cilvēku resursu attīstība. Meža nozarē pasaulē strādā nedaudz virs 33 miljoniem cilvēku. Un tas mērķis uz 2050. gadu būtu šo te nodarbinātības līmeni nepalielināt, nesamazināt, bet noturēt aptuveni tādu pašu. Protams, scenāriji ir dažādi, liela iespējamība, ka šis te nodarbinātības līmenis arī samazinās, tā skaitā konkurence ir ar citām nozarēm, bet skatāmies varbūt šeit nedaudz uz Latvijas kontekstu. Mēs tagad kopā skaitot mežsaimniecību, kokapstrādi, mēbeļu ražošanu, rēķinam aptuveni 40 000 tiešajā nodarbinātībā. Pēdējo gadu laikā arī šis skaitlis ir bijis nemainīgs. Un skatoties uz priekšu, es teikšu, mums būs ļoti paveicies, ja mēs tādu pat īpatsvaru arī saglabātu. Tā, kaut kas aizgāja. Es esmu jau kādā citā prezentācijā. Jautājums, uz kuru pusi? Jā. Nedaudz tuvāk mums, paskatāmies uz Eiropas scenārijiem. Šie scenāriji tika izveidoti brīdī, kad bija jau nedaudz nopaļojies Eiropas zaļā kursa stāsts, respektīvi tās ietekmes, kas mums varētu nākt no klimata un bioloģiskās daudzveidības stratēģijām.
Eiropas gadījumā, jā, es gribētu teikt, ka tā bilde zināmā mērā arī raksturo šo plānu, respektīvi mēs tā kā gribam būt moderni un digitāli un tehnoloģiski, bet nav īsti pārliecības, ka tajā kastītē uz acīm ir kāda bilde vispār ieslēgta. Eiropa iet uz koksnes pieejamības samazinājumu. Šeit mēs redzam ražošanu gan apaļkoksni, gan zāģmateriālus, arī celulozi un koksnes paneļus, plātnes. Un, protams, ka tas ietekmē arī mūsu patēriņu. Un tie samazinājumi ir pietiekoši iespaidīgi. Pie šiem datiem ir arī prognoze Latvijai. Ja šobrīd mēs skatāmies diezgan stabili pēdējos gados, ja ņemam VMD datus uz 13 miljoniem kubikmetru, ko mēs saražojam mūsu mežos, tad Latvijai tā prognoze uz 2030. Gadu ir aptuveni 8 līdz 9 miljonu kubikmetru maksimums. Un gribētu teikt, ka šī lokālā stabilitāte arī ne tikai manā, bet daudz citu ekspertu vērtējumā ir ļoti mānīga un iemidzinoša arī daudziem nozares uzņēmējiem. Tāpēc, ka tā situācija, kas mums ir šobrīd, ar ļoti lielu pārliecību var teikt, ka viņa ilgāk par 25. un 28. gadu nesaglabāsies. Un tikai ir jautājums par cik šis resursu apjoms tiks samazināts. Tie būs 5, 10, 20 vai 30%. Un kāpēc tas samazināsies? Ne jau tādēļ, ka nebūtu pieprasījuma pēc mūsu produktiem, tas samazināsies mūsu pašu pieņemto lēmumu dēļ. Ja paņemam statistiku no Valsts meža dienesta, jā, tā situācija vismaz līdz pagājušajam gadam izskatās gana tāda stabila ar šīm īpaši aizsargājamām dabas teritorijām. Valsts pusē, protams, vairāk, privātajās sektorā šīs teritorijas ir mazāk aprobežotas, bet te es aizņēmos no kolēģiem no meža īpašnieku biedrības vienu slaidu, kur ir apkopots arī tas, kas VMD šajā konkrētajā uzskaitē varbūt neparādās. Tās ir arī tādas teritorijas kā, piemēram, Natūra, vai mazāk vai vairāk brīvprātīgi aprobežotās. Mēs runājam jau par ļoti lielu apjomu, mēs runājam par 1,2 miljoniem hektāru, kam pavisam drīz varētu pievienoties vēl aptuveni 750 000 hektāru meža zemes. Respektīvi, ja mēs gribam sasniegt to mērķi, ka 30% no teritorijas Latvijā ir tādā vai savādākā veidā aizsargāta. Un tas tik tiešā veidā arī ietekmēs resursu ieguvi, jo, ja mēs kaut ko sargājam, mēs sargājam tur, kur kaut kas ir. Un diemžēl tās dabas vērtības, diemžēl vai par laimi, mums tomēr ir mežos, kurus mēs arī uzskatām par savu ciršanas fondu. Globālajā pētījumā tika pieminētas šīs investīcijas, ka mežsaimniecībā vajadzētu likt iekšā divreiz vairāk varbūt nekā kokrūpniecībā. Nezinu, gan viens ar otru vai ir jāsalīdzina, bet tāds priekšlikums mums tur bija. Es paskatījos, ko mūsu statistika rāda. Augšējais grafiks rāda tad kopējās investīcijas mežsaimniecībā, kokapstrādē un arī mēbeļu ražošanā. Neskatieties, ka mēbeļnieki mums iet pa leju, saprotiet, tie ir absolūtie cipari, un to mēbeļnieku, it sevišķi tādu lielu, mums ir tik, cik ir. Tur mums ir, kur augt. Bet arī kolēģi minēja, ka mežsaimniecībā būtu nepareizi skatīties ieguldījumus zemē. Respektīvi, notiek pietiekoši daudz darījumu ar meža zemēm, vai tad tās obligāti ir investīcijas, kad viens no otra nopērk un viens otram pārdod. Tad grafikā nedaudz zemāk es šo te zemi paņēmu ārā, bet es viņu taisnības labad paņēmu arī no kokapstrādes sadaļas ārā. Redzam, ka tas investīciju tā tendence, protams, ir augoša, protams, tie ir absolūtie cipari faktiskajās cenās, tātad vēl šo te vērtību nodeldē mūsu inflācija. Bet viņi ir, un viņi ir īstenībā diezgan līdzīga gan mežsaimniecībā, gan kokapstrādē. Kas vēl ir interesanti, ja mēs paskatāmies šo te kreisās puses grafiku, tad tur mums ir tikai nemateriālās investīcijas, respektīvi programmas, licences, patenti, un tā tālāk. Un tur jau tā aina ir nedaudz savādāka. Jā, tur arī īstenībā man par pārsteigumu tieši mežsaimniecība izceļās, un mēbeļu ražošanai arī tā salīdzinoši iet krietni labāk. Vai investīcijas mūs glābs? Nezinu, bet iespējas mums ir. Pirmkārt, mums ir arī pieejams šīs Eiropas naudas. Divas galvenās varētu pieminēt, kas ir mūsu kopējās lauksaimniecības politikas strateģiskajā plānā līdz 27. gadam. Tur kopumā varētu būt
16–17 miljoni no Eiropas puses, vēl klāt nāks arī valsts nauda, tad atbalsts mežsaimniecībai varētu sasniegt kaut kādus 37 miljonus. Jautājums, cik arī paši būsim aktīvi viņus sev piesaistīt. Un otra sadaļa, ko es tiešām aicinātu arī visus tos, kas darbojās gan kokapstrādē, gan mēbeļu ražošanā, tūlīt ies vaļā kompetenci centru programmas, kompetenci centru naudas, kas mums arī ir jāapgūst pietiekoši ātri. Jau 24. gadā plānots apstiprināt projektus vairākās grupās. Tur ir runa par zaļiem produktiem, par digitāliem produktiem un tam līdzīgi. Tur mums ir šobrīd kādi 13 miljoni eiro iezīmēti tieši meža nozares kompetences centram. Jāsaprot, ka tas laiks iet ātri un nav nemaz tik vienkārši šos te jaunos produktus radīt, izstrādāt un kur vēl ieviest ražošanā. Tāpēc tiešām aicinu būt aktīviem par to domāt, lai nesanāk tā kā Berga kungs saka, ja mums līdz 27. gadam tā nauda ir jāiztērē, tad pēdējā gadā lūdzu tev ir 1 mēnesis, 9 sievas, mums vajag bērnu. Tāpēc ir jābūt aktīviem jau šobrīd. Ko vēl gribēju pieminēt? Koksnes plūsmas digitalizācija ir projekts, kas turpinās un iet uz priekšu. Jā, šajā posmā tas ir vairāk par apaļkoksni no meža līdz vārtiem, bet tur arī tālāk gan uzmērīšana, gan apmaksas sistēmas, tas viss ir jāizveido un jāievieš. Un tos, kas vēl nav par šo painteresējušies, es ļoti lūgtu atvērt Koksnes plūsmas datu centra mājaslapu. Tur ir gan sagatavots vadlīnijas, kādā veidā, piemēram, e-pavadzīmes var ieviest savos uzņēmumos. Un es ticu un ceru, ka mums arī nākamgad mūsu lielais meža īpašnieks Latvijas valsts meži tiks galā ar šo projektu savās mājās, bet tas, protams, ir tikpat ļoti saistīts arī ar visiem tiem klientiem, kam viņi šo produkciju piegādā. Jā, cilvēku resursu attīstība. Šeit gribēju pieminēt vēl 2 lietas. Mūžu dzīvo, mūžu mācies, tā ir absolūta patiesība, nekas jauns. Tas, ko mēs darām varbūt no federācijas puses šobrīd, gan mēbeļu ražotāju asociācija ir iesaistījusies apmācību īstenošanā, sākot jau no tehnikuma pedagogiem, beidzot ar industrijā nodarbinātiem cilvēkiem. Līdzīgas iniciatīvas ir mums arī organizācijā Latvijas koks, un es domāju, vēl nākamgad tur jūs redzēsiet daudzus jaunus uzsaukumus, kuru varēs pieteikties arī uzņēmuma darbinieki. To otru pusi es īsti neaizskaršu, par to jūs dzirdējāt nedaudz iepriekš, jūs dzirdējāt vakardienas konferencē un noteikti dzirdēsiet vēl uz priekšu. Bet katrā ziņā stāsts ir par to, ko un cik aktīvi mēs darīsim. Paldies! Paldies par ziņojumu, paldies par iekļaušanos laikā. Attālinātie jautājumi šobrīd mums nav ienākušies. Iespējams, klausītāji nebija vēl gatavi uzdot jautājumus, bet mums ir jautājums no paneļa diskusijas sadaļas. Slaidos tika parādīts ļoti interesanta aina ar to, ka pieprasījums pieaugs pēc koksnes produktiem, vienlaikus meža zemes platības, no kurām varētu viņas iegūt. Eiropā viņas ļoti būtiski saruks. Mēs gribam koka būvniecību attīstīt. Eiropā ir Latvijā, drīzāk tur ir jautājuma zīme vai izsaukuma zīme, es nezinu, kas tur ir vajadzīgs. 2 jautājumi vienā. Kā redzat iespēju sabalansēt koksnes resursu pieprasījumi ar ieguves pēc būtības apmēram 30% mīnusu? Un otrs jautājums. Ko var darīt ar koka būvniecības attīstību vai bīdīšanu Latvijā, lai beidzot mēs kaut cik pietuvotos, kaut kādam Vācijas vai Francijas līmenim šajā jomā? Paldies! Par koku būvniecību es gribētu teikt, ja tu gribi mainīt pasauli, tad sāc ar to, ka tu no rīta saklāji gultu. Tas ir stāsts par mums. Somija līdz 25. gadam 45% no publiskajām ēkām jābūt būvētiem no koka. Francija līdz 25. gadam 12% no visām jaunajām mājām, kas daudz dzīvokļu jaunajām mājām, jābūt no koka. Igauņi jau šobrīd noslēguši līgumu par 54 miljoniem lielākās koka ēkas būvniecībai, kur būs iekšā vairākas valsts iestādes un arī sabiedrībai pieejamas iestādes. Jā.
Kas ir ar mums? Nu, mums jau īstenībā, ja runājam par daudz dzīvokļu ēkām, laikam problēma nav liela, jo viena mūrmuiža, zinot, cik vispār jaunas ēkas mēs dzīvojamo fondu uzbūvējam, tad procentos mums tur viss būs laikam kārtībā. Bet tas ir numur viens, un pirmkārt runājām iepriekš par piesaisti, par emisijām, tā noglabāšana koksnes produktos, tas ir stāsts par būvniecību. Un ja mēs tai bilancē to gribam redzēt, tad mums gluži vienkārši ir jābūvē. Savukārt uz otro jautājumu par to, kā mēs plānojam sabalansēt pieejamību un patēriņu, īsti patēriņu jau mēs nekā nenobalansēsim. Cik mums tas resurs būs pieejams, objektīvi un finansiāli normālos apstākļos, tik daudz mēs arī strādāsim. Tad koksnes produktu cenas pēc būtības būs daudz augstākas nekā viņas ir šodien. Un attiecībā uz koka būvniecību, tad ko ieviest mūra mājām CO2 nodokli Latvijā? Ko jūs rekomendējat valdībai izdarīt? Jā, arī kolēģim visus par šo projektus mēģināt tiešām ielikt kaut kādos rāmjos un tur, kur ir iespējams vismaz darīt to. Jā, kolēģiem bija laba prezentācija par to, kā nodokļu sistēma ietekmē būvniecību, dažādi piemēri no pasaules, kur Amsterdamā, ja mēs zinām šīs tievās šaurās mājas, bet gan augstās bija tāpēc, kad bija jāmaksā par tekošo metru no ielas, tad bija kaut kur citur jautājums par to, cik tev ir liela logi vai cik augsts stāvus tu uzbūvē. Jā, tā ir viena daļa no atbildes. Tas, ka koks nemaksās lēti, tas ir skaidrs. Paldies, Bukonta kungam. Ir vieta pārdomām.